Labdien! Labdien! Pastāst īsumā, 5 minūtēs, kas ir Valdis Kalnozovs, kas tu tāds esi, jo daudziem manas paudzes cilvēkiem varbūt arī nav nemaz tā īsti zināms, varbūt daži ir redzējuši tavus ierakstus, ka tu pēdējos gados diezgan aktīvi publicējies sociālos tīklos, Facebookā un tam līdzīgi, bet es domāju, ka daudziem īpaši jaunākiem cilvēkiem nav zināms. Tāpēc pastāst, kas vispār ir Valdis Kalnozovs? Es pilnībā piekrītu, man dēls to pašu saka, kad viņam vienalga skatās, kas tas tāds ir, visi tie, kas ir manos gados, jā, Kalnozovs celtnieks, savā laikā es biju viens no tādiem Latvijā lielākiem celtniecības uzņēmumiem, kurš vairākas gadus pēc kārtas izcīnīja labāko reputāciju savā nozarē. Bet man arī dzīve sagriezusies tā, ka Dievs ir gana parūpējies, lai man būtu dažādāk tā dzīves pieredze. Pirmā darba pieredze man ir, ka es biju pedagogs arotu skolā nostrādāju, tad es biju kādu brīdi uzņēmējs, tad bija tāds Rīgas domas mērs Ārgals, kurš teica, nāc manā sarakstā uz Rīgas domas vēlēšanām, tad es kaut kādu brīdi biju Rīgas domas deputāts, vidas komitejas vadītājs, bija iespēja pabraukāt apkārt kā mūsu tā laika vidas ministriem, būt uz Maskavām, pa visu pasauli apskatīties, kā vidas problēmas risina. Tad es kaut kādā brīdī arī biju Saeimas deputāts, arī studiju laikā es pakļuvu spēju, sanāca nostrādāt pa ugunsdzēsēju, tā kā tāda dzīves pieredze tāda bagāta, un es arī savā ziņā tā kā bija pietiekami liels uzņēmējs, man bija pat savs drošības dienests, pat savā ziņā es zinu, kā strādā drošības dienesti. Iespējīgi, jā. Nu jā, es domāju, ka daudziem cilvēkiem būs ļoti interesanta šī intervija, jo uzzināsiet, kas ir tieši tas cilvēks, kas regulāri raksta ierakstus un kaut ko vairāk par Valdi Kalnozovu. Bet sāksim droši vien no paša sākuma, kas man liekas interesanti kā jaunāks paudzes cilvēkam ir, protams, tieši tas laiks, kad sākās Latvijas neatkarība, kad sākās atmoda, kad sākās visi pārmaiņu procesi. Varbūt pastāstīja par savu darbību tajā laikā, kas ir 80. gadu pašas beigas, 90. gadu sākums. Kā tu redzi šo laiku? Kā tu redzi šo laiku un kā tu tagad, atskatoties, redzi vispār to procesu, ko mēs tagad saucam par atmodu? Tas bija tāds interesants laiks, tad es strādāju Rāmas arotu skolā par direktoru vietnieku. Un savā ziņā es tā jokojoties saku, man jāsaka liels paldies komunistiskai partijai. Tad tikai pateicoties par komunistiskai partijai es kļuvu par uzņēmēju, jo kaut kādā brīdī Līga Kolnē, mūsu arotu skolas kompartijas sekretāri atnāca, ka viņi bijusi Gulbens rajona kompartijas sekretāra sanāksmē, un mums tagad skolā ir jādabina kooperatīvs un daudz fronts nodaļa. Tad precizēšu šoreiz, atvainojos, kas pārtrauc. Es atļaušos pārtraukt, lai tikai cilvēkiem ir skaidrs, jo daudz, kas no šīs vēstures nav zināms, un īpaši ir atšķirības par to, ko mums māca skolā, par to, kā tas notika, un pilnīgi cits ir, kad tu runā ar cilvēku, kurš to ir pieredzējis, kurš tam ir gājis cauri, un kurš var pastāstīt, kā tas patiesībā notika. Tātad vēlreiz, situācija tāda bija tāda, ja es pareizi sapratu, pie tevis atnāca kas? Komunistiskās partijas, kāds bija amats? Faktiski tas bija, ka pie mums bija skolas sapulce, bija direktora vietības mācību ražošanas darbā, skolas sapulce un atnāca skolas partijas sekretāri Līga Kolnē, kur bija Gulbens rajona partijas sekretāra sanāksme un teica, ka mums tagad skolā ir jādabina kooperatīvs un mūsu skolā jādabina Tautas fronts nodaļa. Tātad tas interesantais, kas droši vien daudziem cilvēkiem daļai varbūt nav zināms, ir, ka šie komunistiskās partijas cilvēki tiešā tekstā sāka, ka ir jādabina Tautas fronti. Jā, tas bija viņas message, ka jo viņa ir saņēmusi uzdevumu no augšas. Tas ir jādara. Bet kas man ir interesantais, kad mūsdienās bieži vien tiek pretstatīts, īpaši tāpēc, ka ir dažādi aizliegumi ieņemt amatus un, piemēram, BDK cilvēkiem, daļai, ne visiem, pretstatīts šis te Tautas frontes kā cīnītāji par taisnību, par visu labo, par visu latvisko skatu punkts ar šo komunistiskās partijas skatu punktu. Bet, kā izrādās patiesībā, ne tikai no jums, kā izrādās runājot ar ļoti daudziem cilvēkiem, izrādās, ka tomēr šis te viss Tautas frontes process bija daļai inspirēts, vai lielā mērā inspirēts, vai galvenokārt veidots no augšas. No augšas. Jā. Un faktiski tādā pašā laikā es strādāju skolā, un mums tā kā
Viens no darbiniekiem jutarās veidē kā darbinieks, kaut kāds gulbens leitnants, kas tur visu laiku dzīvoja. Savukārt, faktiski tas laiks bija, un rānot pat modu, tagad atvērtos čeks maisis, un mēs konstatējam, ka tur vēl vakar žurnālisti ir čekas aģenti, kas tas ir čekas aģents, un tad tu sāc domāt, nu kā tas tur ir noticis. Un tad sanāk, ka Tautas fronts priekšsēdētāja vietnieks, kas tur ar to lietuviešu uzvārdu, arī čekas aģents, un tad tu sāc saprast, kas tur tajā brīdī brīdis. Ja? Un faktiski tajā laikā man arī varbūt nebija tāds aktīvs tas barikāžu gājējs, bet es biju barikādē, un man kaut kā tajā laikā tas viss likās ar tādu krievisku nosaukumu Большое народное гуляние. Ja? Kad cilvēki sēdēja pie kūgnes, bet no otras puses, zinot, ko darīja tajā laikā OMON, un labi zinot, kas tur notikās, tas arī no vienas puses bija no tiem, kas organizēja savā ziņā arī tāda, es teikšu, cūcība. Ja tu zini, ka tev uz tiem cilvēkiem var šaut, un tu viņus te baro, lai viņi te dzertu un priecātos, ok. Ja. Tu esi uztaisījis to imidžu, ka viss tas notiekās tā kā Maidanā. Un vēl tas riebīgākais ir, kad arī tika nošauti cilvēks. Mans uzskats, ka to darīja speciāli, jo faktiski arī Maidanā un vēl citās lietās ir speciāli nošauti cilvēki, lai uzkurinātu asins. Jā, visiem tautai, tas būtu virmoku. Īpaši Lietuvā laikam bija vairāk vēl bojāgājušie. Nav jau tā, ka tas notika tikai Latvijā, vai ne? Es domāju, ka tā schēma bija līdzīga visās Baltijas valstīs. Jā. Kad tas bija organizēts, tas ir darīts. Un, manuprāt, tas nepatīkamākais ir, būtu labi, ka to darītu tāda tautas interesēs. Lēnā garā tā sāk izgaismoties, ka tur tās tautas intereses bija nolikta. Tautai bija tāda, kā sakot, liela gabala gaļa. Faktiski, tas mans uzskats, ko jau teica, ka tik lēnā garā importēta naudas vara pie mums zem saukla, ka tas ir mūsu interesēs, ka mēs tagad dzīvosim labāk, foršāk, viss būs gaišāk, kā faktiski simtiem tūkstoši Latviju pametuši, tautsēmniecību, bet nerunāju par to Padomu Savienības laiku, nevar salīdzināt Rūmaņu laiku, mēs bijām 4. attīstītākā tautsēmniecība. Tā laika Eiropā Latvija bija tā 4. attīstītākā, aiz Vācija, Dānija priekšā, Somija priekšā un tā tālāk. Par IKP uz vienu iedzīvotāju jūs runājat to laiku tieši, kad ir Rūmaņu laika beigas kaut kas tāds? Ap to laiku, jā. Rūmaņu laiku, tad mēs bijām 4. attīstītākā tautsēmniecība tajā laikā. Labi, Kalnozo kungs, par atmodu aptuveni esam pieskārušies, iesim tālāk. Atmoda ir notikusi, sākas pirmo Latvijas valdību veidošana. No manis kā politikas zinātnieka skatu punkta ļoti interesants ir 94. gads. 97. gadā notiek vairākas interesantas politiskas lietas, respektīvi netiek izveidotas vairākas valdības, kuras varbūt varēja tikt izveidotas. Atgādināšu skatītājiem, 97. gadā tāds cilvēks kā Māris Grīnblads gribēja veidot savu valdību, kaut kādu iemeslu dēļ viņam tas neizdevās. Pēc tam vēl viens interesants cilvēks, kurš diemžēl vairs nav starp mums, Ziedonis Čevers, arī gribēja izveidot savu valdību, lai Čeverkungs izveidot valdību, viņam pietrūka interesantā kārtā precīzi viena balss, 49. 2 balsis, varam teikt, pietrūka, 49 cilvēki nobalsoja par Čeveru valdību. Kurš cilvēks pēc tam izveidoja valdību? Protams, cilvēks vārdā Andris Ščēla. Un tad tika izveidota Andris Ščēla pirmā valdība. Mans jautājums jums ir, kā jums liekas, ja Čeveru kungam būtu izdevies 97. gadā izveidot savu valdību un pie varas būtu tajā laikā nonākuši nedaudz citi politiskie spēki, vai Latvija šobrīd būtu citādāk? Es domāju, ka nē. Kāpēc? Man vienā brīdī viens cilvēks, kurš ir piedalījies daudzu politisko spēku veidošanā un visādās mārketinga kampaņās veidojis tēlus, teica, ka Valdemirs Šķēlis, Lemberga un Šleseri vēl viena persona, ko mēs nezinām. Dažreiz saka, ka šī persona ir tā, kad otrā brīdī mums runā, kā tā 40,000 kāds pensionārs Latvijā saņem 40,000 eiro. Tas mans subjektīvais viedoklis, ka tā ir tā persona, kas sēž par virsmu. Tur varbūt bija kaut kāda cīņa starp kaut kādiem grupējumiem. Uz katru Lembergu stāv savus grupējumus, Šķēlis aiz Čevers stāv savus grupējumus. Tā bija tāda vairāk cīņa
par to garu, un faktiski es domāju, ka tajā brīdī bija kaut kā tāds Mefistofela līgums. Drošībnieki, kas organizēja atmodu, bija arī kaut kādā veidā sazinājušies ar tiem drošībniekiem no Amerikas, Anglijas, un te veidoja kaut kādas tādas struktūras. Un tad tas viņš faktiski tā viss tā struktūra, kas pie mums ir izveidojusi no šīs berzēšanās, jā, un ko es tagad saku, tas tāds par to atmodu, jā, visi labi, bet ja mēs tā ieskatāmies, tad atmodu organizēja tie cilvēki, kas padomu laikā tev pa uzņēmēju darbību, bet tu nodarbojies uzņēmēju darbībā, tu varēji tikt pazemos no drošības komitejas viedokļa puses. Tagad izrādās, ka lielākie miljonāri, lielākie naudas turētāji ir šie VDK virsnieki. Jā. Un faktiski gandrīz visām tām pašām, es biju kādā brīdī Greenblata partijā Tēvzemēju brīdī. Protams, jā, mēs tiksim līdz tam, jā. Un aptuveni, zinu, tas bija tādi lapuči tur iekšā, kur saka, tur tāds un tāds aģents. Nu, tas viss bija tāda, manuprāt, drusku tāds apmāns. Cilvēkiem bija tā ticība, jā, mēs tur darbojamies, mēs ievēlēsim savu priekšnieku, savu tautas pārstāvu, deputātu, viss kaut kas būs. Bet beigās tur ir tādas aizkulišu spēles, ko vakar pa televizoru teica, ka tas mans uzskats, kad ir naudas var speciāli palaist to, lai ir kaut kādā brīdī cilvēki, kas sagrābjās naudu. Tas notika gan Krievijā, gan visur kaut kāds ir faktiski tur sagrābts kaut kādas naftas ieradnes, sakombinēja it kā likumīgi, jā, viss šīs lietas, tāpadās pie mums arī Lembergs, Šķēle un daudz faktiski piesilnājās valsts īpašumu, apmānot tautu, tur sataisot, ka tas ir likumīgi, bet faktiski tad bija, varētu definēt Krievijā tāds teiciens grabjošs bojam, laupīšana ar kaušanu vai sišanu, vai kā viņi tā latviski tulkoja. Tā faktiski liela nelietība tika atņemta faktiski. No domas bija laba, privatizācijas certifikāti, visi mums kaut kas tur piederēs, beigās tika apkāpt, un naudas varēja labi, ka ir kaut kādi 4-5 cilvēki Latvijā, kas tur dzenās papēt to naudu, un spēlē naudas vairs, kas mans uzskats spēles noteikumus, un visi cilvēki ir pakaļ naudai, viņi skrien, un lēnā garā viņi panāk to savus noteikumus implementēt, kā tie ir. Labi. Jā, tu jau pieminēji TBLNK, ka tev uzrunāja, bet tad nākamais jautājums tev ir, ņemot vērā, ka tu biji Rīgas domē ielāts no TBLNK, kā tu vispār izdomāji tur iet? Kas tev uzrunāja doties politikā, kāpēc un ar kādu mērķi tu sev personīgi tajā laikā definēji, kāpēc tu to dari, kāpēc tu ej politikā, kāpēc tu tur gāji un kāpēc tu darīji? Jā, ar kādu mērķi tu sev personīgi, jā. Viena no tādām lietām atkal, mēs uz padomu laikā augas krieviem tāds teiciens pa sīņu to paši dēla roku samiku to paši, slīcēja glābšanu pašu, slīcēja roku lietā. Otrkārt, es esmu audzis bez tēva, un faktiski man māte strādāja izdevniecībā, es esmu audzis uz visādu grāmatām. Jā, es esmu piebāsts ar visādām grāmatām, un tādām lāčplēšu veidīgām grāmatām, Aiverhoga grāmatām, Ruņamieku grāmatām. Mums ir jācīnās pašiem par savu dzimteni, mēs esam latvieši un tā tālāk. Jā. Un pirmais faktiski, kāpēc es Tēvzem iestājās, man bija tāds bērnības draugs, tāds Andris Pauls, Greenblata uzticības persona tajā pašā laikā. Jā. Un es dzīvoju Jūrmalā tajā laikā, un es pirmais, kurš iestājos politiskā partijā, tas bija Tēvzemiem brīvībā, Jūrmalas nodaļā, tur vēl bija Oškalni tāda, it kā Greenblatam tuvu draudzene, kas vadīja to nodaļu, tas bija tas man pirmā politiskā pieredze. Nākamais bija tas, kad caur šo partiju sapazinos ar Andru Ārgalu, kas faktiski bija Rīgas mērs, kas daudzos gadījumos kur palīdzēja mūsu uzņēmēju darbībā. Jā. Man ir jāpasaka paldies liels, ka faktiski mēs pie šāda galva esam sēdējuši ar Kirsonu kuru, kur Ārgals saka, šeit ir Kalnozovs Kirsonu kungs. Viņš ir labs būvnieks, un es piedalījos Kirsonu mēgas būvniecībā un daudz sēkas. Jā, bet atvainojos, kas pārtrauc, bet precizējot tad vēlreiz. Jautājums ir tieši par to, kāpēc tu nepastāstīji par to, kā tevi uzrunāja tur politikai, vai kā tas viss, kā tu nonāci līdz tam. Tu stāsti tagad, ja mēs aizējam tālāk par to visu, ko tu dari, ar ko tu tiecies, bet kā tas sākās?
Kā tas sākās un kāpēc? Faktiski jau es kaut kādā 95. un 97. jūrmalā pa Tēvzemnieku kļuvu faktiski. Tur faktiski dzīvoju, strādāju, veicu uzņēmējdarbību un domāju, ka kaut kas jādara. Jā. Un tas faktiski tādā laikā es neteiktu, ka es biju tāds aktīvs politikā un kaut kādā rīkoties vairāk. Es biju aktīvs uzņēmējdarbībā. Bet tev piedāvāja tā kā iestāties vai tevi uzrunāja? Tur es nebiju piedāvājums kaut kādā 95. 97. gadā piedāvājums. Valdi, varbūt tu gribi jau tur izrādīt kaut kādu tādu politisku aktivitāti, ka man gribās kaut ko tur iesaistīties, tur kaut ko lemt, labot mums. Es veidoju savu uzņēmumu, manuprāt, ka valsts bija veidot labāk šādā veidā, tos organizatoriskās idejas realizēt. Un tad 2000. gadā bija tāda iespēja to darīt, kad ārvalsts piedāvāja nākt un sarakstā iekšā. Faktiski no vienas puses, tādā laikā es biju tāds, ka man gan uz ielas gāja klāt, un man Kalnos un Kungs, vai jūs parakstu nevarat iedot un tā tālāk. Tādā laikā es biju ļoti atzīts uzņēmējs Kalnozols, latviešu vārsts. Saprotu. Jā, es domāju, daudz Tēvzemnieku listē tāds ir vajadzīgs. Jā, es domāju, daudz arī cilvēki atcerās jūs no tā laika arī tādā veidā pozitīvo. Bet tas jautājums tātad vēlreiz precizējot, tā iniciatīva, tad kāpēc jūs tiekat ielikts tajā sarakstā un tā, tas nebija tā, ka jūs pats ļoti uzprasījāties, bet vairāk tieši tā, ka jūs bijāt vajadzīgs šiem politiskiem cilvēkiem, lai kaut kādā ziņā padarītu viņu sarakstu stiprāku un kaut kas tāds. Gan arī es tā smējos, man bija 40 gadēja krīze. Man gribējās kaut ko savādāk, kaut ko mainīt. Es daudzos tādā brīdī uz darbu gāju un atnācu no rīta, visi strādāja, atnācu uz darbu, izdarīju savus jogas nodarbības, kaut ko uz tetiķīšu padarbojas ar jogu un tā tālāk. Un tā bija tāda iespēja kaut ko savādāk izpausties. Jā, faktiski tas uzņēmums daudzos gadījumos strādā arī bez manas lielas iejaukšanās iekšā. Jā, viņas vairāk varbūt tā, ka es sajūtu, izejot ar objektiem, kas tur notiekās, bet liela iejaukšanās nebija, viss kustējās, un tā bija tāda arī iespēja man. Gan tam sarakstam Tēvzemiešu, kad brīdī Kalnozos, tāpat tās kā kādā brīdī Ķirsons, mums arī asociējās, vai Ķirsons tur partijā iekšā, viņš uzreiz dod Pauls. Jā, Pauls dod uzreiz tādu, Kalnozos deva to tur, un faktiski sākumā man lika 4. vietā sarakstā, un tad tur Ines Vaidara. Vaidars, un tajā laikā bija TBLNK? Jā. Interesants fakts, vai ne, klausītājiem un skatītājiem. Šobrīd daudziem jauniešiem, tā skatā man, Vaidars kundze asociējas ar vienotību, bet izrādās viņi sāk kā vēl. Tā ir Tēvzemnieki, jā, faktiski viņi bija aktīvi Tēvzemnieki, un tad tur vēl bija tāds kapuši, ko darīt, tad 4. vietā nevar Kalnozu, un tad beigās ārgalties, liekam, tad ir pēdējā vietā. Un tad tas bija tas pirmais relatīvi tāds piemērs, ka no pēdējās vietas tā kā raķeta uzsitēja uz augšu, jā. Un tas tāds. Bet tā bija priekš manis, tā bija ļoti laba pieredze. Es redzēju, kas tur notiekās, kā viss tas tiek veidots, kā tas tiek darīts. Un es varu būt tikai pateicīgs Dievam par to, kas notiks. No vienas puses es audzēju uzņēmumu kontroli, es nedzīvoju savu uzņēmumu kopā un daudz, kas notikās sāpīgs priekš uzņēmumu, bet kā priekš personības Valdi Kalnozolu tas noderēja. Pabeidzot par to, kā tev uzsākās tā politiskā karjera, un sasaistot to visu ar to, ko mēs iepriekš runājām par to, ka izrādās atmodas laikā diezgan daudz, kas tika ietekmēts no bijušiem komunistiskās partijas cilvēkiem, bijušajiem VDK cilvēkiem. Vai tajā laikā tevi uztrauca, ka daļai no Tēvzemnieku brīvē LNK ietekmīgiem cilvēkiem patiesībā ir bijusi liela saistība ar VDK, un ar tādu tipu darboņiem, piemēram, par to pašu Roberta Zīles kungu. Šobrīd ir informācija par iespējamu saistību ar VDK un tam līdzīgi. Vai tajā laikā tev bija informācija par tādām lietām, vai tev vispār uztrauca? Vai tas bija aktuāli tajā brīdī, vai arī nebija izvēles, jo ar kaut ko bija tāpat būtu bijis jāiet, un šie VDK cilvēki bija droši vien daudzās partijās? Man it kā tas tā ļoti neuztrauc, kā es jau teicu. Manā arotskolā, kur strādāju, tur labi jutās tas VDK leitnantiņš. Labi, es neatceros, kā viņi sauc. Tad es konstatēju, ka tā arotskolā bija arī 2 aģenti, kā Mēstels Korāls un Kolmējs Līgas. Kolmējs Līgas arī bijis VDK aģents. Tas to
Ok. Tajā laikā ķengāja tos čekistus bez gala. Kā viņi nedrīkst, bet faktiski, kas man tajā laikā ienāca iekšā no vienas puses, viņas presē lamā, ķengā, viņi reāli pie varas. Viņi visur tur apakšā un darbojās. Faktiski, par to es tā vairāk par to cepos, ka kaut kādā brīdī man personīgi. Cilvēkiem tā bieži vien ir. Kad personīgi šī čekas aģenta, viss šī čekas pieredze vērsās pret mani. Faktiski sākumā man tas bija tādas cīņa, konkurences cīņa ar tādas kontobūvu, ko bija dibinājis Indriksons, čekas virsnieks Indriksons, kurš faktiski bija tās lielākais konkurents un dažos gadījumos visādi melnsītnieks ārā. Tas varbūt varētu teikt, ka tos kontobūvu vairāk bija tas viss tās lietas, varbūt arī, kas man nepatīk, un es domāju, kāpēc man arī kaut kādā brīdī iedeva dzīvē pa galvu, ka man nepatīk tā. Es redzēju to kukuļdošanu, es biju pats arī iekšā visās kukuļu schēmās, un es neredzēju, ka tā var attīstīties valsts. Es iebildu pret to, bet beigās dabūju pa galvu par to, ka es esmu pret to iebildis. Jā, iesim tad tālāk, bet par šo TBLNK laiku vēl divas lietas, un pirmā ir tātad, ja es pareizi saprotu no tā, ko es lasu visādos internetos, 2003. gadā jūs tikāt no TBLNK izslēgts. Pareizi. Varbūt pastāstīt par to laiku, kas tur tieši bija tās problēmas, kāpēc jūs izslēdza un kāpēc jūs izslēdza jūsuprāt, un kāpēc jūs izslēdza, kāds bija šis te partijas attaisnojums, jo, kā mēs zinām, dažreiz nav tikai viena puse, ir patiesība kaut kur pa vidu. Tā bija tāda mana atziņa faktiski, kas arī noderēja, ka es domāju, es iestājos partijā, man jācīnās par dzimteni un tā tālāk. Un tā vienā brīdī es uzskatīju, ka tā partija neiet pareizā virzienā, kā vajag. Un es sāku braukāt apkārt pa nodaļām, aicināju uz izmaiņām, tikties ar cilvēkiem. Tas bija Rīgas domas deputāts, vidas komitejas priekšsēdētājs, vidas ministrs Rīgas. Braukāju apkārt un faktiski kaut kādā, atceros, ka 2002. vai 2003. gadā bija Tēvzemes kongress Ogrē, kurā es izvirdīju savu kandidatūru kā Tēvzemes partijas priekšsēdētājs. Pa manī nobalsoja 30% kongresa delegāti. Un pēc tam 3-4 mēnešu laikā man izslēdz no partijas ārā. Par to, ka es esmu tur kaut ko skaldījis un kaut ko darījis un tā tālāk. Lai gan nelākoties es biju braukājis apkārt, ticies faktiski ar visiem. Arī ar Zīli tikos, tāds bija tik krasts. Es nezinu, vai es ar to Lakuču arī bija iespējams, ka vajag krastu kopā, Lakučo krastu kopā tikos. Principā visu šo vadību runāju, tikos un Bet tas iemesls izslēgšanai bija, jūsuprāt, tieši kāds? Iemesls bija tas, ka es apdraudēju kaut kādu pastāvošo sistēmu. Un faktiski es arī biju klāt arī pie tām zaļā partijā, bija kaut kāds brīdis, kad es varēju nostāties. Bet tad es nezinu, kāpēc otrās sievas iespējā nostājos citu pusē, tad vajadzēja savādāk nostāties. Jā, sievietes, diemžēl, dažreiz ietekmē vīriešu prātus. Kā dažreiz saka, ka jebkurām situācijām vēsturisks teiciens meklējiet sievieti. Nezinu, vai pie jebkurām, bet dažreiz tas tā ir. Noslēdzot to vēl, atļaušos jums uzjautāt nedaudz iespējami kritiskāku jautājumu. Laikā, kad jūs vadījāt Rīgas domas vides komiteju, ko jau pieminēju, es pareizi saprotu, uzņēmums Kalnozols celtniecība, Kalnozols un partneri, kā saucās Kalnozols celtniecība? Jā, Kalnozols. Uzvarēja, protams, arī vienā būtiskā daļā konkursu Rīgas domai. Pareizi? Jā. Jautājums par to ir, cik liela daļa no šīs veiksmes uzvarot šajos konkursos jūs saistīti šobrīd ar savu politisko darbību, un cik lielu daļu jūs saistīti ar to, ka vienkārši jūs uzņēmums spēja piedāvāt daudz labus pakalpojumus par salīdzinoši labām cenām? Es domāju, ka tā ir sinerģija. Faktiski bija Kalnozols un partneru uzņēmumu grupa, kurā sastāvēja daudz uzņēmumu. Viens, ko man tajā laikā pārmet, ka Kalnozols celtniecība, bet tad bija arī tāds uzņēmums Kalnozols betons
Orlands un arī tie vinēja, ar to pārmetu pievilkt klāt, ka tur es esmu kaut kur vinējis vai kaut kāds BKB vinējis kaut kādu būvniecības konsultāciju birojas vinējis kaut kādu projektēšanu. Vai, nu, kā principā to ir kā tur vilkt klāt, bet es domāju, faktiski lielākoties tā bija, tādā laikā tā bija tāda celtnieka vienošanās, aiz kur stāvēja Andris Šķēri, manuprāt, viņš jau aizvien tur stāv. Faktiski, jo tagad saka tas būvkartels, bet celtnieks nespēja iespaidot Rīgas domas iepirkuma komisiju vai vēl kaut ko. Viņš nesastāv to iepirkuma komisiju, nesaliek tos locekļus. Celtnieks nesastāv iepirkuma dokumentāciju, to sastāv tie darbinieki. Nu, mēs realizējam. Faktiski tas, kas tur notika, tā bija tāda relatīvā vienošanās. Un es domāju, ka tā arī bija tāda sinerģija, jo es arī Krievijā tādā laikā strādāju. Un es negribētu teikt, ka es Krievijā dabūju kaut kādus objektus kaut kādā veidā, kaut ko tur runāju. Tad lielākoties tādā laikā mans uzskats, es Krievijā dabūju objektus, tā kad es sēžu pie viena galda, Jurij Mihailovičs, Rīgas Maskavas mēra ar to. Un arī tie, man liekas, iespējams, ka arī tās Krievijas valdība arī tādā centās tādā laikā. Tur Kalnozovs tāds neitrāla persona, lai viņš tur strādā tādā Krievijā. Jā, faktiski. Domāju, ka tas vairāk bija tāda sanerģija, ka tu viena lieta, ka tu esi tādā politikā, tevī kaut ko risinās, lai gan tu esi mazs bandinieks tādā lietā. Jā, tu vari varbūt uz vides komiteju uzdīt kaut kādu jautājumu, izskatīt, vari noraidīt to jautājumu, tu vari dot vides komitejas sēdes laikā, zinot cilvēks, kas ir pozīcija, atbalsta tavu priekšlikumu, vai nedot tiem, kas ir pret vārdu, vai kaut kā noorganizēt visu to lietu. Bet tā bija vairāk tāda sinerģija, kad savā ziņā, tā kā man arī daži maskavieši smējās, kad es tur oligarhu Kalnozovs tādā laikā, oligarhu Grand Priekā. Nebija es tur nekāds šķēles veidīgs vai laimēks, bet kas kaut nebija, bet iespējams, jūsu bagātības salīdzinot ar vidējo Latviju droši vien bija salīdzinoši liela tajā laikā. Kaut es tā smejoties, saka cilvēks, tā, kad tu nodarbojies ar uzņēmēju darbību, tu faktiski neesi bagāts. Tu vēl saskaiti gabalus, vai tev vajag izmaksāt algas, nopirkt to, tur iedot materiālus, nopirkt, un faktiski tādā brīdī, kad tu pārdod uzņēmumu, tad tev ir nauda. Jā. Bet līdz tam brīdim, kamēr tu dzīvo faktiski, pajautāt, man liekas, pirmā sievai, viņa teica, nekāda lielā bagātība mums tur nebija tādā laikā. Jā. Tad, kad tu uzņēmumu pārdevi, jā, tā bija liela nauda. Saprotu. Labi. Noslēgsim tad šo Rīgas domas laiku. Jūs tiekat izslēgts no partijas, esat prom no TBLNK, kas agrāk saucās Tautsmēm brīvē LNK, šobrīd saucās Nacionālā apvienība. Bet, tad, kad jūs aiziet prom, jūs uz īsu laiku izveidojat pats savu projektu. Es pareizi saprotu, kas saucās Latvijas kalve. Ja? Faktiski tas nebija ne mans projekts, tas bija tāds, man labs pazīstams tāds Oļegs Batarevskis bija tādā laikā tāds zaļās partijas dibinātājs. Bija arī tāds Raimonds Krūmiņš, viens no tiem, kas tur par neatkarību balsojis. Tad bija tāds, mums taisīt politisko partiju. Tā kā mums bija vienā sabiedriskā organizācijā kopā ar šo Krūmiņu, Batarevski, tad es, kaut arī pašā laikā man ir tāds atskolas, ka viņš no zaļās partijas, tur nāc pie mums sarakstā. Tad es tur tā mētājos, ko darīt, iet ar savu tiem, kas ir, ar ko es esmu kopā sabiedriskā organizācijā, vai es esmu kā vides komitejā nodzīvojis, daļējies es tur zaļajos dzīvojis, vai iet ar šiem zaļajiem kopā. Kas bija tā sabiedriskā organizācija? Jo zaļā partija, tas ir partija, tas ir tā nav organizācija, vai tur bija kaut kāds, es nesapratu, jā. Kā varētu teikt, sākat kā ir? Sabiedriska organizācija, kurai nav korekti saukt, kas tā tāda ir un tā tālāk. Es kaut kādā brīdī es tādās organizācijās bijis iekšā, es teiktu, viņā vairāk neesmu. Head office viņa bija Lībekā, Vācijā. Pacēlies savās pakāpēs uz augstu, tad brauc uz Vāciju. Tā kā man ir tāda dzīves pieredze par tādām savādākām organizācijām, kur ir kaut kāda head office, tur Lībekā kaut kur.
Bet uz to brīdi es vairāk neesmu tajā organizācijā iekšā. Un tad es tajā laikā pārgāju. Vienīgais, kas man likās pēc tam, ko es nožēloju no tā, ka vairāk izskatījās, ka tā partija bija drīzāk domāta, lai nosistu reitingu tajā laikā sociāldemokrātiem, bojāri un tā tālāk, jo lielākoties. Mani nezinu, kāpēc nelika sarakstā Rīgas domē iekšā, it kā tur tā nobīta, it kā bija partijas valdē, bet ko jūs runājat tagad par to Latvijas kalvu? Par Latvijas kalvu, jā, it kā es esmu tādā partijā augšais dibinātājs valdē, bet savi cilvēki, nē, tad valde Rīgas doma, ko tad darīs tur, ne uz Jūrmalu, un es tur uz Jūrmalu aizgāju. Faktiski tas mans uzskats bija kā tāds aizkulišas spēles, kas no vienas puses ir labi, ka es iepazinu, ka arī tāds aizkulišas spēles notikās. Jā, es tur, ja notiekās kaut kādas darbības, es redzu, kas notiekās aiz tā ārā. Faktiski, tev it kā ir partijas dibinātājs, bet tev apkārt viesi saka, nē, es to Rīgas domu, kad no Rīgas domē, man kā potenciālām cilvēkam, kurš ir Rīgā domē, būtu daudzreiz lielāka iespēja tikt ievēlētam. Protams, jūs bijat arī salīdzinoši populārs, iespējams populārāks nekā tie cilvēki, ko jūs pieminējāt, kas tur bija tie citi cilvēki. Jā, citi arī tajā laikā, sāka man daudzīt sistārā ar visādām nomelnošajām akcijām, bet, tajā laikā bija pietiekami vēl tas reitings ir augsts, manuprāt, tur arī bija tādas lietas, ka es labāk būtu startējis tajās Rīgas domē, būtu ievēlējis kaut relatīvi arī tā atgriešanās uzņēmumā noderēja, ka es redzēju, kas ir noderējis noticis uzņēmumā. Ja jums būtu iespēja to laiku, tieši tad, kad jūs aiziet no TB un tad ir parādās tā Latvijas kalva, ja jums būtu iespēja dzīvot vēlreiz un kaut ko darīt citādi, vai jūs kaut ko darīt citādi? Es diez vai kaut ko. Es esmu zaudējis daudz naudas. Aizejot no Rīgas domas politikā, varētu teikt, es zaudēju daudz naudas. Ja? Bet tam pašā laikā es iegūju pieredzi. Ja? Un faktiski ir tāda atziņa, kā es dažreiz tur saku, tu kaut ko tu neekonomiski, tu tur netaupis. Es tik daudz vinējis naudu, tik daudz zaudējis. Un tas nav dažos gadījumos bijis no manis atkarīgs. Man tas ir relatīvi vienalga. Tur miljonus turpus zaudēt vai nezaudēt. Un Dievs dod to naudu. Ar šī māja faktiski es nodzīvoju kaut kādu vienu brīdi galīgi bez naudas, un vienā brīdī man Dievs daudz iedeva naudu, es varēju šo māju uzbūvēt augšā. Tas ir tā man atziņa, ka kaut kur tomēr ir tas Dievs, ir tas tomēr kaut kāds tas. Es dažreiz saku, var Dievu arī definēt par kaut kādu elektromagnētisko lauku, informatīvo lauku, no kuras pasmēties informācijas, kaut ko paslēpties. Pasaulē zvēri jūt, ka tu esi tsunami, kā sakot, viduns, un viņi visi ieskrien saules dziļumā. Ja? Un ir arī kaut kādi ekstrasensi, kas jūt, ka kaut kas notiekās tāds. Ja? Un bērns maz labāk jūt, pieaudzis cilvēks sliktāk. Es tomēr uzskatu, ka ir kaut kas saistās ar tādu Dievu jēdzienu, kaut kādu tādu elektromagnētisko informāciju zonu, kas ir līdzīgs kā kompjuteri, tas internets vai kaut kas tāds. Jā, tas ir interesanti. Es ticu salatviešu dieviem, es nezinu par to dievu, bet par salatviešu dieviem es 100% ticu. Tas mans uzskats, kas jau katram ir? Tas mans uzskats, ka faktiski jā, bet labāk ir ticēt mūsu tautas dieviem, mūsu kultūra vēsturiskām vērtībām, jo kristietība tas faktiski ir jūdaisms, jā, islāms tas arī ir jūdaisms, un ja tu runā, ja tu esi latvietis, un faktiski tā tautas vēsture ir liela, jā, un tā relatīvi, ja mēs skatāmies, iedziļinamies tajā vēsturē, tad tā balti gaiši zib baišām acīm, tur matiem tā tālāk, slāvs, krievs arī tiek popularizēts, visi vācieši saka, ka viņi ir baltiem matiem tā tālāk, un ja mēs skatāmies to areālu un to vēsturiskos pētījumus, faktiski, ka Baltijas jūra ir dzīvojusi baltu tautas. Mums latviešu valoda varbūt ir vairāk veidota no šīs baltu valodas sanerģijas ar somuguru, ar līvu valodas. Mums ir tāds miksls, jā, un tā kā mums bija Ramirents sēdes Helsinkos, un mēs dzirdām, un latvieši dzirdēja karaoke somu valodā perfekts. Jo, kā sakot, somu valoda latviešiem, jo mums ir šīs līvu valodas ietekmi, jā. Ik lietuviešiem, ja mēs tā skatāmies lietuviešu valodu, tad lietuviešu visu slāvu valodu pamatā ir relatīvi lietuviešu valoda. Un faktiski visi mēs esam balti.
Arī Krievs ir balts savā senatnē, kā mūsu teorētiski saka, probāls. Arī vācietis kaut kad ir bijis probāls un faktiski balti dzīvojuši ģermāņu teritorijās. Es varu atkal pārtraukt un pateikt arī no savas puses, jo es biju uzrakstījis Facebook ierakstu, ko jūs arī iekomentējāt par to, kā man šobrīd izskatās. Es varbūt te klātienē atļaušos uzreiz jau pastāstīt, kāpēc es uzrakstīju to, ko es uzrakstīju par baltu izcelsmi, par to saistību, jo iespējams tas, ko es uzrakstīju, ir daļai pretrunā ar to, kas mums tiek mācīts skolā un kas arī ir tā dominējošā teorija šobrīd sabiedrībā, respektīvi tas, ko jūs stāstījāt par baltiem un par to, kāda ir atšķirības ar baltiem un somiem vai starp baltiem un slāviem. Tas, ko es esmu lasījis jaunākajos, tiešām jaunākajos zinātniskajos pētījumos, un tie pētījumi, kuri pēta cilvēka ģenētisko kodu, konkrēti haplogrupas, kas iet tātad pa vecāku līniju, tev no vecākiem iedzimst konkrētas chromosomas, konkrētas šūnas, un tu vari izsekot šo ciltskoku tā. Un respektīvi, pētot šīs haplogrupas, jaunākajos pētījumos latvieši, lietuvieši, somi un igauņi visi tiek salikti lielā mērā kopā zem tādas sauktās N1 un mūsu gadījumā tieši N1C haplogrupas apakšā visi. Un kā tas izskatās tad, kad viņi pēta arheoloģiskos izrakumus, no kuriem šī N1C haplogrupa Latvijā parādās. Un kā tas viss saistās ar baltiem, par ko jūs tikko runājāt. Tas, kas parādās no N1C haplogrupas, parādās, ka viņa rodas kaut kur Ķīnas austrumos, tur, kur ir Japāna, tur nevis kaut kādā Ķīnā kā Mongolijā vai kaut kādā Āzijā, viņi rodas tiešām tur, kur ir salīdzinoši augsta IQ līmeņa cilvēki Āzijā, un viņi pa ziemeļiem, pa pašiem ziemeļiem atnāk līdz Somijai, un viņi neiet tālāk pa Somiju, viņi neiet uz Zviedriju, bet tur, kur ir Somija, šie cilvēki nonāk lejā, un viņi nonāk līdz pat tām zemēm, kas bija Prūsija, Lietuva un Latvija, ko mēs šodien saucam par baltu zemēm. Un tad rodas loģisks jautājums, ja jau šie ziemeļnieki nonāk šeit lejā, kāpēc mēs, latvieši un kāpēc lietuvieši, sevi sauc par baltiem, nevis par tā kā šobrīd sevi sauc somi un igauņi par somiem. Un tā atbilde uz to jautājumu rodas tajā, kā rodas balti, vai kā mēs līdz šim esam skolā mācījušies, ka balti ienāk. Mēs skolā esam mācījušies, ka balti ienāk, ka ir baltu ciltis, un tad ir šie līvi, kas ir tā sauktā somogru cilts, un kad notiek kaut kāda sajaukšanās. Bet, un es neapgalvoju, ka tā ir patiesība, bet man tā šobrīd izskatās no pašiem jaunākajiem pētījumiem. Un arī pēc tā, ko mēs redzam dzīvē, kā izplatās valoda un kultūra, pastāv iespēja, ka tas, kas notika, bija zemkopības, aršanas un zemes apstrādāšanas un dažādu citu kultūras paražu un valodu ienākšana un lielā mērā pārņemšana. Un kas šo visu pārņēma, bija tie cilvēki, kas jau šeit dzīvoja, kas respektīvi bija mūsu senči, bet šie cilvēki neizmainījās ģenētiski, respektīvi pēc tā, ko es šobrīd lasu, un iespējams es kļūdos, bet es lasu, ka tas lielais vairums mūsu senču palika tāds pats, bet viņi pārņēma šo jaunienācēju kultūru un valodu Latvijā, Lietuvā un Prūsijā. Bet Igaunijā un Somijā viņi saglabāja veco valodu un kultūru. Un tāpēc tās mēs saucam par somu ciltīm. Bet, ja mēs paskatāmies, kas mēs esam, ģenētiski mēs esam tie paši cilvēki, kas Igaunijā un Somijā, tie, kas ir N1C. Un šāda šī teorija. Varētu būt, es dažreiz arī smējos, ir viena valsts, kurā smuka blondīna nozīmē to pašu, smuka blondīna, un tā ir Dānija. Un tā es, ka man ir kādreiz partneri arī Dāņi, un tad mēs tā smējāmies, dzerot tur alu Dānijā, mēs taču brāļi kā tas senos laikos bija tad. Dāņu vikingi atbrauc uz Latviju, izkāva ciemu, izvaroja sievietes, aizbrauc ar nozaktām sievietām apakaļ uz Dāniju. Nākošā gadā kurši saņēmās, aizbrauc uz Dāniju, izkāva ciemu, izvaroja sievietes, nozagta sievietes, brauc atpakaļ. Brāļi kaut, jā. Ģenētiski, es domāju, ka tur ir saistība. Par to, iespējams, es piekrīstu to, ka varētu būt, ka ģenētiski šeit ir dzīvojuši citi cilvēki un kaut kas atnācis savu valodu. Faktiski, kāpēc
es par šo vairāk, man tas aizskā tas baltu temats, bija faktiski tas, kas bija Rīgas vides komitejā, es biju aizbraucis uz Maskavu, man iedeva grāmatu pa Maskavas vēsturi. Pirmo, ko es varu vaļā, puse Latvija, Maskavas topomība, Somogru un baltu izcelsmes. Jā. Un mans sievas tēvs ir Karēls no Krievijas, un vien brīdi viņš tur runāja, ka jā, tur Karēlis kaut kad ir pārvietojuši no augšu uz Karēli, un tad es lēnā garā sāku iepazīt to, ko tu saki par tiem genomiem. Faktiski Somu, Ugru genoms dzīvoja Piemaskavā daudzus gadus, jā, ka Karēļi tur nav nekur pārvietojuši, viņi tur ir dzīvojuši. Jā. Un kas man vēl, mūsu sieva palika atmiņā, bija tāds sirmā raidījums pa ēdieniem. Un viena no kaut kādām tur dienvidu Igaunijas ciemā, viņi bija tādā specifiskā ciemā, kur viņi tur ēdienas skatījās un kur sāk dziedāt tās vietējie tautsdziesmas. Tās tautsdziesmas bija copy-paste kā Krievu nacionālā dziedāšana. Tā faktiski, es tā smēķos saku, faktiski tas Krievs īsts, Krievs, ko runā, tas ir tas Karēlis, salikts kopā kaut kur ar baltu, ka vēl nāc ķurks virsū un tā tālāk. Jā. Jā, es jums piekrītu. Krievijas vēsturē mēs atrastu tur ļoti daudzas tautas, un kas ir sajaukušās, un diemžēl Krievijas cilvēkiem ļoti grūti būtu atrast. Un es domāju, ja kāds pētītu zinātniskiem instrumentiem un mēģinātu saprast ģenētiski viņa izcelsmi, ir tieši tā, kā jūs sakat, daļa no cilvēkiem, kur uzskata par krieviem, iespējams viņi secināt, ka viņiem ir tie paši senči, kas baltiem, daļai, ne visiem. Un tad viņiem būtu pārdomas par to, ka viņi visu dzīvi ir bijuši ļoti izteikti par krievu kultūru, bet izrādās viņiem būtu bijis jābūt par citu kultūru, jo viņi patiesībā ir citas kultūras cilvēki, iespējams. Tā Baltkrievija runāja ne par genomiem, bet par valodu, tad tā Baltkrievija ir baltu valsts, jā, jo faktiski es biju Baltkrievijā, tu brauc no Latgales ārā, un viņš šie Latgali nosauka Kosava, Bumbava, Brubava, iet tālāk iekšā Baltkrievijā. Tad viss ir vienīgi varbūt kaut ko nomainīts ar tādu krieviskāku pieskaņu, ja ķurkiskāku pieskaņu, bet tā ir faktiski tā baltu valoda. Ja. Par gēniem es arī lasīšos, es piekrīstu, ka kaut kādā ziņā tie gēni ir. Tā valoda ir kā nākusi pēc kaut kādām teorijām, nākusi pa Dņepras upi. Vienīgā tā mana lieta ģenētiski Somogurs izskatās drusku savādāks nekā tāds tīrasiņu balts. Ja. Pēc izskata, jā, faktiski. Viņiem ir drusku savādāka sejas vaipsti, vairāk rudi viņi ir nekā balti un tā tālāk. Labi, atgriežoties no baltiem pie politikas atpakaļ, Latvijas kalva beidzas, un jūs 2008. Gadā iestājaties Latvijas zaļajā partijā, pareizi. Kāpēc tur un kas notiek tālāk? Zaļajā partijā principā iestājamies, man liekas, arī Askols tam nāca klāt, piepalīdz Askols Kļaviņš tāds. Un faktiski, tā kā es biju Rīgas vides komitejā, un te man arī uzrunāja, vai es negribētu iestāties. Un kaut kādā brīdī tad bija man uz doto brīdi tāds neizprotam, kāpēc tas tā īsti bija. Faktiski man arī ielika Zaļās partijas valdē, es biju arī augšā tā Zaļās partijas veidošana, pie veidotājiem. Faktiski tāds Edgars Tavars tagad varētu pateikt jau paldies, ka tāds Valdes Kalnozols jau vienā brīdī bija tāda kašs, bet man personīgi tas bija kāds dzīves pārdzīvojums, jā. Pirms kaut kādas valdes sēdes mēs tiekamies ar Tavaru, Edgaru Tavaru, Ivertu Griguli, visi trijotā izrunājām, kas un kā ko darīsim. Edgars Tavars bija viens no tādiem, kurus bija tāds Rīgas nodaļa, ko es paņēmu Rīgas nodaļā, ka mēs tur kopā darbojamies, tur centāmies kaut ko tur veidot. Iveta Grigula man ir ļoti sen pazīstama no mūsu skolas laikiem, kopā esam mācījušies skolā, kopā mums ir daudz draugu. Mēs tur sēžam un runājam, bet pirms šīs sēdes, ko darīsim, atbaldīsim Edgaru Tavaru, viņš ir Zaļās partijas priekšsēdētājs. Un tad pašā kaut kāds pāris stundas, gandrīz vai pirms tās sēdes, izrādās, ka Iveta Grigula arī ir izvirzījuši sevi šo priekšsēdētāju amatu un ir balsojums. Un balsojumā Iveta Grigula saņem tur 45%, Tavars saņem 40%. Un es sāku brīnīties, kas tur notiekās. Un kaut kādā brīdī es izvirzīju arī savu kandidatūru. Man arī bija kaut kāda atbalstītāja, un tad es to visu atbalstu.
ja mēs esam kaut kādu brīdi runājuši ar Edgāru Tevāku pirms sēdes, kad es esmu apsolījis, ka es viņu atbalstīšu, nu, te es atbalstīju. Kad beigās sanāca tā, ka, nu, pat vēl pa galvu dabūju, ja, kāpēc es atbalstīju, tagad nožēloju. Nu, kā jūs dabūjāt pa galvu? Nu, kaut kādā brīdī, kad es sāku Edgaram, nu, es toreiz nostājos pa tevi, ja, tur faktiski, ja es būtu partijas sēdē iznecis un teicis, balsojiet par Ivetu Grigulu, Būtu Griguls kundze. Būtu Griguls kundze, jā. Un tagad tu man nāks, tev saka, nu, man tur un tur vajadzētu it kā palīdzēt, atbalstīt, jā. Tā nekas nenotiekās, jā. Un, nu, Tā politika ir. Diemžēl visi jā. cilvēki izpild to, ko viņi saka, un dažreiz cilvēks strādā tikai priekš savām interesēm. Un faktiski es arī no Zaļās partijas kļuvu par Saeimas deputātu, lai gan tur vairāk nopelns drīzāk ir arī, varētu teikt, tiem cilvēkiem, kas ir Grigulas apkārtnē, kāpēc es esmu Saeimas deputāts. Faktiski vairāks nopelns pat ir Lemberga kungam, kurš teica, mums Ventspilī pienākās tādas un tādas vietas, lai Kalnozols iet mūsu Ventspils vietās, tur 4. vietā tiek iekšā, jo faktiski tā ievēlēšana daudz, kur ir atkarīgi no tā, kurā vietā tev ieliek, un vai uz teviem strādā partijas tās lapas, avīzes un tā tālāk. Piekrīt jums. Tieši ļoti loģiski. Tad varam parunāt arī par Lemberga kungu. Kā jūs vispār redzat Lemberga kungu, pozitīvi vai negatīvi? Kā jūs redzat viņa ietekmi šobrīd Latvijas politikā? Cik tā ir šobrīd liela? Jā. Nu, es domāju, ka tādā pašā laikā, kad es biju Saeimā, ZZS bija tad pie varas, bija viena no lielākām frakcijām, bet es jūtu, ka tā mūsu frakcija 22 deputāti un tie pa Lembergu celsies kritīs. Šie vairāk izskatās pēc Andris Šķēles fanu, jā, nevis pēc zīmniekiem un tā tālāk, jā. No šie vēl kaut kādi, tur, nu, varbūt tur Savicka pārstāvi ir, jā. Arī tas pats Kučinskis ir atklātā tekstā sūtījis ratā un tur smējies acīs Lembergam. Jā. Ir ieteikumi Lembergam, viņam ir savu ieteikumu, bet kā es dažreiz tur smējos par tāds, kā viņš tur saucās, aizmirst, bija kaut kāds deputāts Latgales pusē viens, ka viņam teica lielāku ieteikumu, ka faktiski viņam, kur ir saskaņā sava deputāta, tā viņam ir sava deputāta vienotībā, tas vienbrīd tas Preiļu mērs, kas tagad ir Preiļu novada priekšsēdētājs. Un te tur vēl, aizmirst, kā viņi sauc, bija tāds, ka viņam ir 4 deputāti, kā sakot, Lembergam tikai 3 deputāti. Jā, ka tur ir kaut kādi ieteikumi, Lemberga ņem vērā, darbojās, domāju, ka ZZS viņam pietiekami ieteikumi, bet arī daudz malas un arī daudz vienošanās. Arī, kā ir tad dažreiz tur saka, mēs jau savā ziņā varētu teikt, Šleseram man paldies par to, ka es esmu Saeimas deputāts. Bet kādreiz man ir pateikt acīs, saprotu, Šlesers un Šķēle ir biznesa partneris, pats saprotu, jā. Līdz ar to, kad Šķēle bija tas faktiskais, kas ir sēžais būvkarteļu, kas organizē visus šos pasūtījumus un tā tālāk, šos konkursus, drusku dabūt pa galvu par to, ka es tur atļāvos kaut kādā brīdī nostāties pret visu šo sistēmu. Protams, jā. Es domāju, ka jebkurš cilvēks, kurš izveido jebkādu sistēmu, pat ja tas ir cilvēks, kurš ir ar savām koruptīvajām ekonomiskajām interesēm, viņš izveido savu koruptīvo sistēmu, kur ir cilvēki, kurus viņš var kontrolēt. Protams, ka viņš būs nedaudz vai ļoti neapmierināts, ja būs kāds cilvēks, kurš kāda vispārīgā taisnīguma labā vai savā personiskajā labā vēlēs šo sistēmu mainīt, jaukt. Protams, tas ir saprotami. Un arī tie paši Lemberga un Šķēles, viņi arī ir kaut kā visi sastēpums, un viņi arī ir kaut kā pakļauti. Jā, tieši par to mans nākamais jautājums ir turpinot to par Lembergu, ņemot vairāk, ka jūs bijāt tieši ZZS, tāpēc es par viņu vairāk šodien esmu ieinteresēts runāt nekā par Šķēles kungu vai par Šlesera kungu vai citiem kungiem. Lai gan Savickas pieminētais arī vienmēr ir interesants cilvēks, ko pārunāt. Nezinu, gan cik Savickas kungam šobrīd ir gadi, man liekas, daudz jau viņam būs. Jā, bet par Tas bija Putina vecumā. Par Lembergu. Jūs neatbildējāt tieši, vai viņu var vērtēt pozitīvi vai negatīvi, tāpēc es pajautāšu tā no mana personiskā
viedokļa netika pozitīvi viņu vērtēju dēļ viņa ilglaicīgās saistības ar Latvijas komunistisko partiju, kā rezultātā šīs savas saistības rezultātā un savu daudzu rīcību rezultātā tika pie salīdzinoši lielu resursu apsaimniekošanas, ko viņš varēja pārvaldīt Ventspilī dažādos veidos, izmantojot sev pietuvinātus cilvēkus un dažādos citos veidos. Vienlaikus, manuprāt, ejot jau tālāk no brīža, kad viņš tiek pie pārvaldīšanas līdz 90. gadu beigām, vienā brīdī uz Latviju pārtrauc plūst naftas resursus, pareizi. Tiek aiztaisīta ciet naftas truba un vairs nekas neplūst eksportam uz Latviju, un Latvija zaudēja salīdzinoši normālu ienākumu daļu. Es personīgi vēlos uzdot jautājumu, vai tā nav Lemberga kunga atbildība, ka šis resurss tika pazaudēts. Pastāv iespēja, ka Lemberga kungs nevarēja kaut ko sadarīt ar Krievijas pusi, iespējams bija paprasījis kaut ko daudz. Un šobrīd ir salīdzinoši negatīva situācija Latvijai, jo ir pagājuši 25 vai 27 gadi no tā laika un ir uzbūvēta tāda lieta kā Ustu-Lugas termināls, kas ir ļoti liels termināls, un Krievija šobrīd bez problēmām eksportē no Sanpēterburgas reģiona ostām ļoti daudz resursus bez Latvijas iesaistes un bez Latvijas līdzdalības. Atmetot malā Lemberga korupcijas un citus komunistiskās partijas ietekmes un tam līdzīgas ietekmes, bet tīri analizējot no biznesa viedokļa, analizējot no ekonomikas viedokļa, ja būtu cilvēks ar citādu veidu domāšanu Lemberga kungu vietā, kas pārvaldītu šos Ventspils resursus, vai nebūtu bijis iespēja Latvijai saglabāt naftas tranzītu un dabūt resursus sev, kas šobrīd nav. To, ko es jau iepriekš teicu, ka naudas var arī interpretēt savas vērtības. Viena šiem vērtībām ir dzīšanās pēc naudas pakaļ. Faktiski Šķēle, Lembergs, Šlesers un UTT Salicki savā brīdī ir gājuši šīm vērtībām pavadā. Arī es savā brīdī esmu gājis šīm vērtībām pavadā, es esmu pelnījis naudu, mums ir konkurenti, jācīnās manī vai nopelnīt un tā tālāk un tā tālāk. Pirmām kārtām ir naudu nopelnīt, tas ir svarīgākais. Ja? Tas faktiski tika implementēts un pēc tā visa darboties. Ja? Bet skatoties valstiskā līmenī, faktiski viņus visus jāsadien cietumā. Tā ir totāla nevērtība pret Latvijas tautu, pret Latvijas valsts un tā tālāk. Ja? Tu pak izsaimniekot tautsēmniecību savu personisko interešu dēļ, gan Šķēli, savā ziņā arī gan Lembergs un daudz citi. Savu personisko iemeslu dēļ faktiski ir iznīcinājuši Latvijas tautu, radījuši apstākļus, ka simtiem tūkstoši ir aizbraukuši projām. Aizbraukuši projām, tāpēc, ka nav darba šeit, nav labi normāli apmaksāt darbu. Tā ir faktiski liela nevērtība. Un faktiski, kad mēs skatāmies uz mūsdienas pasaules tautsēmniecību, tad Ķīna ir piemērs, kurā gan valsts attīstās, gan šis nevērtīgais komunisms, ja, ko visi nokam, bet tur Ķīna būs pat attīstītākā valsts tautsēmniecība pasaulē. Ja. Un arī faktiski rūpējās par to tautu, ja, kad atrod šo kompromisu un savā ziņā pat arī, kura varētu būt tas atmods pamata cīņa, jo arī visā Padomu Savienībā ik pa brīdi cīnās, man liekas, pa sīknis vai kas tur, ka davai padaram to tautsēmniecību Padomu Savienībā kā Ķīnā, palaižam. Tur pat arī bija eksperimentāls, kā sakot, saimniecības, kurā parāda, ka dod vairāk tiem cilvēkiem vaļu, viņi strādā, lielāks ražīgums un tā tālāk. Vienīgais, tā informācija ir ieiet tāda, ka tas sanāca tā, ka puspadomu, tā pārspīlēt, puspadomu cilvēks jāatstāja bez darba, ja, ka ne to nedarīsim, jo tad paliks cilvēki bez darba. Ja. Un tas visu laiku cīnās ar to, tā Ķīnas tautsēmniecību, kādu viņi tagad, tāda gribēja uztaisīt arī savā laikā Padomu Savienībā. Ja. Tas mans, ja mēs atgriežamies pie to, kas ir noticis 90. gados, tā ir liela nevērtība pret latviešu tautu. Faktiski tos cilvēkus būtu jāliek cietumā par to, kas ir gan valstī nodarīts, nolīcināt, gan visu tautsēmniecību, gan simtiem tūkstoši vairāk kā Staļina represijas laikā tik cilvēki ar viltu izspiest no mūsu valsts ārā. Faktiski mums esam
iedzīvotājs skaits kā 100 gadus atpakaļ kaut kur aptver. Jā, bet es to teikšu tā, redzu vairāk kā filozofiski, praktisku problēmu, tādā ziņā, ka egoisms kā personības īpašība piemīt mums visiem. Cilvēkiem egoisms ir tas, ko jūs saucat kādā ziņā dzīšanās pēc naudas sev, tas ir mums visiem. Arī cilvēki, kuri kaut kādā ziņā ir ētiski un morāli pareizāki un tam līdzīgi, viņi tāpat ir egoisti, viņi tāpat bieži vien grib resursu sev. Jautājums vairāk ir, kādā veidā izveidot sistēmu, kurā cilvēki, kuri ir ļoti spējīgi vākt visu sev, un dara to arī ar nelikumīgām un dažādām citām metodēm, kurā šie cilvēki tomēr dod vismaz kaut kādu labumu kopējai sabiedrībai. Ko es ar to domāju? Mēs droši vien nevaram izmainīt tādus cilvēkus kā Lemberga kungs un Šlesera kungs, kā personības viņi ir, kādi ir. Bet iespējams, piemēram, ja mēs pieņemam, ka ir kāds oligarhs, kurš ir ļoti efektīvs, viņš ir vienkārši efektīvs kā cilvēks. Viņš ir efektīvs dabūt naudu sev, viņš ir efektīvs korumpēt citus cilvēkus, viņš ir efektīvs uzpirkt, viņš ir efektīvs veidot dažādas schēmas, viņš vienkārši to māk darīt ļoti profesionāli. Jautājums ir, vai šo cilvēku arī nevar izmantot kā resursu Latvijas labā. Paskaidrošu, ko es ar to domāju. Mums ir, piemēram, Šlesera kungs, kurš ļoti efektīvi iespējams ir dažreiz korumpējis dažādas Latvijas valsts amatpersonas. Šlesera kungs māk arī dažādas skandināvu valodas un tam līdzīgi. Vai Latvijai Šlesera kungs kā resurss nebūtu daudz izdevīgāks, ja viņš būtu dzīvojis un palicis tajā pašā Norvēģijā, kurā viņš bija, un viņš kā resurss būtu korumpējis Norvēģijas uzņēmums. Kā rezultātā Latvijas cilvēki tiktu ielikti amatos Norvēģijā, kā rezultātā Norvēģijas resurss finansiālais nāktu uz Latviju. Norvēģiem pašiem to nenojaušot. Es principā esmu par to, ka pirmā vietā ir sistēma. Ja? Un ar savu uzņēmēju darbības veidojas to, ka sistēma. Citi veidojas uzņēmēju darbību, bet man ir labākais mūrnieks, labākais krāsotājs. Mēs veidojam sistēmu, kura varbūt nav topā, bet viņi pieļauj to, ka vidējais aritmētiskais cilvēks strādā arī labi. Labi, pie šīs sistēmas ir kvalitīvs darbs, savlaicīgs darbs un tā tālāk. Ir kontrola sistēma, kas tev darbojas. Ja? Pirmām kārtām ir šī sistēma. Otrām lietām Ķīna ir parādījusi, ka faktiski var veidot valsti, kurā tiek savienot šīs sociālās vajadzības ar uzņēmēju darbību kopā. Ja. Nākamais par tām naudām. Šlesera mums drusku nepiekrist. Faktiski mums ir Maksima, kas ir tāds kliedzošs, kad Šleseram ir pazatiņīgs jādod. Maksima ir kliedzošs, šeit atrodas Rīnī, mums ir savs. Tāds kā Igaunijā Selvers nav. Faktiski viņam vajadzētu pat pazatīļniku dot par to, ka daudzos gadījumos arī faktiski tāds Merks Latvijā strādā faktiski arī ar Šleseru atbalstu strādā. Un otra lieta, par ko mēs nerunājām, par ko es runāju par naudas varu, ka tā ir arī viena liela nelietība pret mums. Mums pašiem kādreiz ir tāds hipotēka banka bija un tāds Ines Feifers, tā liekas, lai es kļūdos. Viņš teica, ka Latvijai faktiski mums pašiem, latviešiem, latviešu uzņēmumiem, iedzīvotājiem Latvijai ir kaut kur 15-20 miljārdi naudas, ko mēs glabājam ārzemju bankās. Jā. Radīta sistēma un naudas vairs puses, ka mēs viņu glabājam ārzemju bankās, kur mums aizdod atpakaļ un pēla mums to procentus. Jā. Mums ir šie nauda, ko ieguldīt. Tas nav vajadzīgs investīcijas. Es tikai Kalnazot, kaut kas jums pilnīgi piekrīt. Es tikai atgriezīšos, jo man liekas, jūs nedaudz novirzījāties no tās tēmas, neatbildējāt par to, ka tas, ko mēs iepriekš runājam, kad cilvēki ir tādi, kādi viņi ir, un tas egoisms vai vēlme pēc naudas viņos ir. Jā, es vairāk, mans uzskats drusku savādāks. Tas, ko es teicu, ir sistēma vietā. Otrkārt, mans uzskats ir, ja, ko es teicu, kad es biju uzņēmējs. Nav galvenais tā nauda. 90% gadījumu uzņēmējiem viņam ir ideja, un viņam sagādā baumu, ka tā ideja realizējās. Jā. Un nauda ir tā rakurs, kas tev rāda, ka tev tur kaut kas notiekās. Tā nauda ir kaut kāda uzņēmēja, kuriem ir nothing personal, just money. Jā. Es daudz tāds uzņēmējs zinu. Nav daudz. Jā. Es zinu daudz. Jā. Ir arī tur tā smejoties, ir kaut kādi cilvēkus tautas pārstāv, varētu pateikt, ka teica,
Ot es maksāju tajā brīdī, kad atnāk tiesas izpildītājs. Tad es saprotu, kad ir jāmaksā. Jā, kamēr tiesas izpildītājs nav atnācis, es nemaksāju. Un faktiski arī to, ko es gribēju teikt, te ir daudz, ko vajadzīga sabiedriskā apziņa. Ir kaut kāda tauta, kurai tiek mācīts, kad asins personas mācīt, tev jāpelnā naudu. Tu neesi nopelnījis naudu. Amerikā šobrīd. Jā, tev naudu neesi nopelnījis, tu esi nekas, jā. Faktiski, tev vienalga, kā te nopelnīja kaut vai Ukrainā. Tur, zini, ir apzaguši valsts 100 miljonos kukuļus apgrozīt. Faktiski, neviens viņus tur negāna, jā. Viņi tur cīnās, jo viņi faktiski, ja tev tā sabiedriskā apziņa, tev zem pēc tās naudas, tu arī ieskaņojies tajā sabiedriskā apziņa. Tā sabiedriskā apziņa nav tāda, ka tev tomēr jābūt tik godājumam un tā tālāk. Tev jāpērn godīgi. Cilvēki arī pievelkās pie tā sabiedriskās apziņas. Es tomēr neuzskatu, ka tas ir labākais, ka mēs liekam amatos cilvēkus, kas tur dzenās pēc naudas. Es piekrītu jums. Es vēl pabeigšu, jā. Un otra lieta, arī mēs paskatāmies to pašu naudas svaru. Viņi jau neliek amatos iekšā cilvēkus, kas dzenās pēc naudas. Jo liek amatos cilvēks iekšā, kas prot organizēt, kas prot atnāk izdomāt, attīstīt, salikt, strādāt ar cilvēkiem, saplānot šo darbu, skatīties, kur kaut kas neiet tā kā vajag šī sistēmā. Jo būtiskāk uzņēmumam nav būtiskākais pirkt un pārdot. Būtiskākais, lai tas uzņēmums funkcionē. Un tas patās kā celtniecības kompānija, tu pārdod pa miljoniem, kas tad kompānijā ir? Tikai tās kolektīvas, kas tur strādā kā mehānisms pulksteni. Ja? Kad es tam tomēr nepiekrītu, ka mums ir vajadzētu likt tādus, jā, es piekrītu to, ka vajag tā kā liek ārzem, te pati naudas var liek savos vadošos amatos cilvēkus, kas prot vadīt. Tāpat kā šitas te, kas mums šeit bija nesen aizņemts no Air Baltica. Cilvēks, kas faktiski prata vadīt šo Air Baltica. Ja? Mēs arī ņemam nākamo cilvēku, kas prot vadīt. Ja? Nevis kurš dzenās pēc naudas, kuram pirmā vietā nauda ir. Ja? Un tas, manuprāt, rada arī šīs Latvijas tautsēmniecības problēmas, ka mums daudz, kur pie varas ir bijuši cilvēki, īstās varas, ne jau tie deputāti, pie īstās varas, kuram nothing personal, just money, mēs dzenamies pēc naudas pakaļ. Un mums tā valsts ir pārvērsta nevis tā kā Ulmaņa laikā vai Padomju Savienības laikā ar tautsēmniecību, bet kupi prodēja. Ja? Veikali, pēc pārdot. Par naudas varu es visu sapratu, bet mans jautājums bija vērsts vairāk par to, kādā veidā uzbūvēt tādu sistēmu, lai tādi cilvēki kā Šlesera kungs, mēs viņu varam nevērtēt augstu, ja es saprotu, ka jums ir savs skatījums, bet lai tādi cilvēki kā Šlesera kungs tiktu izmantoti kā resursi efektīvāk kopējām labumam. Saprotat to manu skatījumu? Šlesera kungs šobrīd tiek izmantots, lai pelnītu naudu sev, iespējams kaut kāds notiek labs Krievijas interesēs. Bet Šlesera kungs var citā pasaulē, kur jūs sakat, kur ir citas vērtības, viņš var atrasties citā vietā šajā sabiedrībā un arī kaut ko darīt, kaut ko citu. Ko es gribu pateikt, ka nav tā labākā vērtība dzīties pēc naudas. Tas rada pretēju efektu. Jā. Priekš balsts, ka labāk ir likt amatos tos cilvēkus, kas prot vadīt, organizēt, kas ar sēdam vietu jūt, ka kaut kas šī sistēmā nestrādā, kas var izdomāt kas to organizātoru talants likt iekšā. Kā faktiski, kādas likās arī daudz, kur faktiski Padomju Savienība mūsu latviešiem pa godu radās. Vispār nebūtu latvieši, nebūtu Padomju Savienība. Un arī tautsēmniecības jomā. Faktiski tieši 37. un 38. gadu, kad tika mūsu apšauta, mums tā Padomjas tautsēmniecība palīdzot ar to netik pietiekam augstā līmenī tika sadarīt. Ja? Saprotu. Faktiski labāk ir virzīt tos cilvēkus, kas prot organizēt, vadīt. Tos cilvēkus, kas kupī pradāja un dzenās pret naudu, varbūt kaut kādā brīdī, kaut kādā tirdzniecības kantorā, ko pirkt, pārdot ir vajadzīgs. Ja? Bet kaut kādos viduslaikos, tagad mums saka godājums cilvēks pārdevējs. Viduslaikos tirgotājs. Pamēsli. Kas tas pamēsli? Viņš ir tirgotājs. Kas tas tāds ir? Pie mūsu galdu sēdē tirgotājs kaut kāds. Ja? Tagad mums tirgotājs, viņš nopirktis un pārdevis kaut ko nopelnījis, godājums cilvēks. Ja?
Kaut kādos tādos viduslaikos tur sēdēja kāds, šitas te nopirka pārdeva tālāk, godājums cilvēks, par ko viņš godājums, par to, ka viņš nopirka un pārdeva kaut ko tālāk, par to mums jāgodāja viņš ir, jā. Nu. Mēģināšu pajautāt citādāk. Par naudas varu aptuveni saprotu, bet gribu balstīt šo sarunu realitātē. Jūs šobrīd sakat, ka naudas vara ir kaut kas slikts un vajadzētu kaut ko darīt savādāk citādāk. Vai pasaulē ir kāda valsts, kurā nav naudas varas šobrīd? Vai tas vispār ir iespējams? Nu, varētu teikt, ka naudas vara ir visur kaut kur izlikusi savus taustekļus, jo faktiski cilvēki zinās naudas pēc visur. Ja? Kā viena no lietām, ko es gribēju teikt, Ķīna tāds paraugs, kurā relatīvi tiek risināts gan ir tās sociālās problēmas, gan ir tā uzņēmējdarbība un atrast šis kompromiss. Ja? Un faktiski jau no pat islāma valsts, jā, pat islāma bankas ir iespēja aizdot šo naudu bez šī jaudu, jā, neuzliekot cilvēku uz šo procentu maksājumu. Tad faktiski tās islāma šariāta bankas ir tādas, kas tev aizdod naudu un banka ir ieinteresēta, lai tu attīstīties. Jo mūsu Latvijas bankas jau ir ieinteresēta tikai saņemt pro procentu, jā, un nespēja atdot, mēs tev izdiepsim, jā. Faktiski to visu sistēmu var radīt, izveidot, kad viņa veidojās ne tikai uz šo banku, kas varbūt pēļņas avotiem. Un es domāju, ka arī tas, kas notiekās šī brīdī pasaulē, kas notiekās Amerikā, kas faktiski tāds naudas varas mehānisms visā, kas pasaulē ir, ja, kad jūt, ka kaut kas neiet. Arī tie paši miljardieri, ja, kur saka, kaut kas tik galīgi garām notiekās. Ja, viņi arī varbūt labi tas, ka šī brīdī tāda sajūta, ka tā naudas vara, kas ir kā ir sarunājuši, davai žīt drūšanu, tā kā mums arī Latvijā vienā brīdī tik sarunāts, davai Lembergs, Šķēlis, Lesar dzīvē draudzī. Beidzot, tur kašķēties, tas nav mūsu interesēs, tā, manuprāt, naudas vara, bet šī brīdī izskatās, ka viņi sāk kaut ko tur, daudīt kaut kā savā starpā. Ka tur kaut kas arī var kaut kādā brīdī pajūt, lai tomēr tā vara, kas ir, viņi tautas interesēs. Lai kaut kas līdzīgs kā Zviedrijai, tur ir gan, lai visa tauta ir pietiekami labklājīga. To mērķi es sapratu. Jā. Mans jautājums vienkārši bija, cik tas ir realistiski, un ja tas ir realistiski, kādā veidā to izdarīt. Jo, kā es teicu, šobrīd nevienā rietumu valstī, diemžēl to neredzam. Tad varbūt pajautāšu savādāk, ņemot vērā, ka mēs runājam arī par uzņēmējdarbību, un mēs katrs personīgi, es domāju, zinām ļoti daudz uzņēmējus, bet mēs zinām arī, ka Latvijas tauta ir salīdzinoši neaktīva, gan iet politikā, gan mēģināt ietekmēt politiskos procesus, un ir arī daudz uzņēmēju cilvēku, kuriem ir resursi, bet kuri nav centušies iet politikā, kuri nav cenšies kaut ko ietekmēt, kuri to personiski iemeslu dēļ nevēlas. Jautājums, ņemsim šo konkrēto banku piemēru. Es domāju, daudzi cilvēki, īpaši uzņēmēji, arī saprot, ka skandināvu banku parazītiskās politikas dēļ no Latvijas Republikas aizplūst katru gadu vairāki 100 miljonu eiro, kas ir šo banku peļņa, bet kas aiziet uz mātes bankām, kas nepaliek Latvijā. Un šo peļņu samaksā Latvijas iedzīvotāji visi sākot ar pensionāriem, beidzot ar uzņēmējiem. Jautājums tāds, kas būtu nepieciešams, lai Latvijas uzņēmēji, kuriem ir kaut kāda ietekme, kuriem ir kaut kāda resursa, kur varbūt nav oligārhi lielākie, bet kuri saprot, ka šo sistēmu var uzlabot. Kā šo sistēmu var uzlabot? Kas ir nepieciešams, lai viņi sāktu to darīt, lai būtu kaut kāds impulss, lai viņi, satiktos, sarunātos savā starpā un sāktu darīt lietas, lai, piemēram, kaut vai šī pati problēma ar skandināvu bankām tiktu risināt. Jā. Tas mans uzskats, mēs visu laiku sakam, mums jāmaina deputāti, mums tur politiski atbildu ministri. Lielākā problēma Latvijā ir tas, ka mums ir izpildu vara, kurai būtu jāatsakās un jākrīt, ka Latvijas tautas labklājība, valsts labklājība nav motivēta. Ja? Tas būtu tas patās, kā Google vadības, kā sakot, valdes priekšsēdētājs nebūtu ieinteresēts, lai sakot, Google īpašnieku nopelnīt naudu. Ja? Uz to brīdi
Nu, faktiski mēs varam salīdzināt to Latvijas sistēmu. Tu vakar bija laba grāmata, vedi tur uzņēmumu ar Laima, bet tu šodien jau esi Google vadītāji, ja? Kurai nemazākās sajēgas faktiski par to, kas tur notiekās. Tu vakar bija laba grāmata, tad šodien jau tur ministri, ja? vai ministri prezidenti. Ja? Un faktiski viens ir tas, šī profesionālā joma, ka tu vakar bija labs sportists un šodien jau esi ministrs, kontrolē tūkstošus, simtus struktūru vienības, kuram nesaprot neko, ja? Un otra ir motivācija, ja? Nu, nav motivācija, ja kaut kāds ministrs prezidents būtu darboties, viņš strādā, un tauta paliek labklājīgāk, arī viņš kaut ko gūs no tā. Faktiski mūsu ministrs prezidents neko negūs no tā. Un pazīstot to, kāda ir prese, faktiski, jebkurš, kas to dara, kļūdās. Viņam labāk neko nedarīt, ja? Viņš nekļūdīsies. Un arī tā maza nianses, kas man no politikas ir palicis, kad tāds pastāsts pa Augulu, kad Auguls atstāst sarunu, kad faktiski viņam ir zvans. Būtu vēlams to izdarīt. Tu gribi būt ministrs, tad davai dari. Ja? Bet faktiski tā sistēma nav Latvijas tautas interesēs. Faktiski tur nekas daudz nav jādara, faktiski jāiedara, lai tā izpildu vara ir motivēta mūsu labklājību, ja? Lai viņi ir ieinteresēti. Un tur nevajag politiku, nevajag tur likt cilvēks no ielas, kas vakar bijis labs sportists vai labs ģenerālis vai vienalga, kas viņš tur bija. Bet tur jābūt cilvēkiem, kas prot vadīt, organizēt par to, ko es runāju. Nevis tāds, kas dzenās pakai naudai, bet kurš prot organizēt, prot darīt. Tā kā ar Baltikā meklējam mēs nevis šlesē, bet meklējam kaut kādu cilvēku, kas ir pieredzējis. Mēs lidmašīnas rezultātā un tāpatās ir valstī. Un tas mūsu tautas vēsturi parāda faktiski to, ka faktiski bez latviešiem, ja nebūtu latvieši, nebūtu Padomju Savienības. Un latvieši ir bija klāt visās tās tautsēmniecības veidošanā. Mēs to varam izdarīt. Ja? Un tas mans uzskats, ja mēs zinām tos Latvijas vēsturi, kas ir notika Padomju Savienībā, daudz zina mūsu tautas potenciāli. Arī pat ir pētījumi, ka faktiski Amerikā pirmie, kas tur kroza naudu, ir viens tauts, bet otrie, trešie ir latvieši. Ja? Ka mums ir pietiekami šo talantu, šo tautsēmniecības talantu, ko mēs varam izdarīt. Bet jūs saprotat, ka cilvēki, kuri šobrīd ir ielikuši dažādus politiķus vai daļai kontroveršos politiķus un šo izpildvaru, kā jūs sakat, kurai būtu jāstrādā Latvijas tautas interesēs, šie cilvēki ir ieinteresēti, lai šī izpildvara strādātu viņu interesēs, nevis Latvijas tautas interesēs, jo tikai, kamēr izpildvara strādās viņu interesēs, viņiem ienāk šis papildu resurs. Un šie cilvēki ir ielikti izpildvarā un valdībā un kā ministri, lai viņi ienestu šo papildus resursu. Tas ir viņu uzdevums, tas ir tas, kāpēc viņi atrodas šajos amatos. Viens puses jā, otrs puses, daudz no visiem šiem oligārkiem jau ir tuvi kapam. Relatīvi viņiem ir, es varētu teikt, inercē to darbu. Ja? Es esmu to darījis, man vajag. Es domāju, ka 99,99 visi, kas šeit Latvijā saprot, ka viss, kas šeit notiekās, ņito. Arī pats Lembergs saprot, viņš pats ir nosēdējis cietumā, ir ņito. Vienīgais, kurš saņemsies pirmais to mainīt, ja? Un faktiski arī tā naudas var sēž te augšā, ja? Faktiski tu Lembergu nespēlē pēc mūsu noteikumiem cietumā pasēdēt. Tas mana pārliecība arī ir par daudziem citiem politiem, augstiem oligārkiem, ir mapīgi draugs. Redz, kā mapīgi. Nedarīs to, ko vajag. Atvērsim, sēdēs cietumā. Un par pašu Epsteina lietu sēdēs cietumā. Jā, es domāju, ka visās daudzās Eiropas kultūras pasaules valstīs par daļu politiķiem ir šie, kā jūs sakat, kompromāti, jo ir cilvēki, kuriem ir izdevīgi, ka par politiķiem vispār kļūst tikai viegli kontrolējami cilvēki, kuriem katram ir vai kaut kādas atkarības, vai kaut kādas problēmas, vai dīvainas intereses, un tāpēc viņus var vieglāk kontrolēt. Psiholoģiski prognozējam, faktiski, un tas tā, labi. Nākamais jautājums tieši par šo pašu, ejot tālāk šo ideālistisko, es to saucu par ideālistisko skatījumu, bet pat ja viņš ir vismaz kaut kādā mērā patiesas, tad es varu piekrist tam, ka jūs sakat, ka daudzi salīdzinoši bagāti cilvēki, kuri jau ir pusmūžā un jau tālāk dzīves otrajā pusē,
visticamāk daudz ko dara inerces pēc, jo ne jau viņiem pašiem nākamais miljonus vai pusmiljonus kaut ko ļoti daudz mainītu. Jautājums, kā jums izskatās, vai tas ir realistiski, ja kāds piedāvātu, nezinu, Lemberga kungam un vēl kādam sanāk kopā un tomēr viņu dzīves nogalē izveidos priekš mūsdienu Latvijas cilvēkiem, priekš nākamajiem bērniem kaut ko labāku, vai viņi vispār piekristu? Kas būtu vajadzīgs, lai viņus pārliecinātu? Es domāju, ka viņiem relatīvi viņi nepretotos. Tas mans uzskats. Vai viņi paši kaut ko darītu, viņi paši baidītos, jā. Jo viņi dzīvo šī sistēmā. Protams, viņi atkarīgi arī no šīs sistēmas. Jā, sistēmas, un viņi redzējuši, ja tu kaut ko nedari tā kā vajag, tad rūpjas kustība cilvēki, tev paņem priekšā par to, jā. Vai viņš vairāk, Lembergs negrib sēdēt, nafi viņam tad cietumā sēdēt, priekš kam tas viņam vajadzīgs, priekš kam tur ārstīties, viņam ir labi un tālāk, jā, lai tas notiekās. Bet tas mans uzskats ir daudz, kas ir no tiem drošības dienestiem atkarīgs. Jo faktiski tā naudas var realizēt savu varu, savu drošības dienestiem, savu mēdījiem realizēt savu. Un arī tas pats, viss tas, kas ir noticis tur padomu Krievijā, daudz ko darīja savā laikā, arī tur ir saistīts ar tiem drošības dienestiem. Es domāju, ka tas, ko es daru, kaut kādā brīdī būs tas filozofijā ir tās kvantitātes, kvalitātes likums, ka kvantitāte pārvēršās kvalitātē. Un arī tas vecās derības teiciens, klauvējiet, jums taps atvērts, meklējiet, jūs atradīsiet, lūdziet, jums taps dots. Faktiski tas arī ir tas, ko tenī sabiedriskā organizācija, viens no tiem saukļiem, kurā es kādreiz biju sabiedriskā organizācija, viens no šiem saukļiem, pamat saukļiem, šeit klauvējiet, jums taps atvērts, lūdziet, jums taps dots, meklējiet, jūs atradīsiet. Ja? Kad ātrāk vai vēlāk tas notiksies, ja? Un to es daru, un faktiski, varbūt ar Dievs ir ielicis visu to tā saveidojis mani dzīvi, kad es to daru, es esmu motivēts to darīt, un faktiski, ja es gribu atrisināt savas personiskās problēmas, man tas ir jādara, jā, kas cits neatliek, un Dievs man stumtenī virzienā. Jā, sapratu. Labi. Vai vēl kaut kas, ko es jums varbūt neesmu pajautājis, bet jūs ļoti gribētu, lai jums pajautā vai pastāstītu kādam? Jā. Nezinu, grūts tā uzreiz pateikt. Galvenais, ko es arī to visu laiku saku, apzināmies, ka mēs esam latviešu strēlnieku pēcteči, bez kuriem tāds padomu savienības nebūtu, bez kuriem nebūtu pasaules stiprākā armija, pasaules labākais izlūkdienas, tautsēmniecība. Mēs neesam kalpu tauta, kā mums tur skolā ir mācījuši. Mēs esam liela, dižana tauta, kas pat Amerikas mērogā viena no mazām tautiņām, kas tomēr spēja tautsēmniecību, Amerikas tautsēmniecībā iedot lielu ieguldījumu. Jā, faktiski, kad nekautrējamies, nebaidamies no sevis, nenoliec faktiski arī tas, ko kādreiz saka, ebreju māca no bērnības, ka tu esi pats labākais, izredzētais. Ieliekam šo iekšā, ja puse no uzvārs ir pārliecība. Ja tu esi pārliecināts, ka tu to izdarīsi, tā jau ir uzvara. Ja, ja tu esi ielicis, tā nav pareizā teikt. Jā, ka tev viss šis labākais, gudrākais man izdosies. Man izdosies kaut kas ātrāk vai vēlāk. Un kā arī man tas viens no tiem, kas tad politikā ņemās, ka Dievs skatās no tevis no augšas, tu klavējies pa durvīm, atmet roku, tad nebija motivācija, tu klavējies. Tur viņam ir mērķis, viņš ir pelnījis, ka viņam atver durvis, un tad brīdī ir Dievs atver tās durvis vairāk. Ja tu tur tā dari kaut ko, tad arī Dievs tev nedod neko. Ko tev tādam dod kaut ko, ja? Cīnies par savām lietām, tad tu dabūji. Ļoti labi un pareizi, jā. Tad turpināsim cīnīties, turpināsim klavēt pie durvīm un agri vai vēlu mums atvērsies. Iesaku to gan jums, gan sev pašam, gan arī mūsu skatītājiem. Paldies! Paldies, Kalnzo kungs! Vislabāk! Jā, vislabāk!